Ko tu padomātu par cilvēku, kurš ar tevi kopīgi atrastos kuģī vētras laikā un saglabātu pilnīgi absolūtu mieru? Viņam nebūtu ne mazāko baiļu, lai gan apkalpojošais personāls un kuģi kapteinis būtu izbijušies, ka kuģi savarēs. Un pat vēl vairāk. Vētras laikā, tad, kad jau glābšanas laivas tiek nolaistas un izskatās, ka kuģis nevarēs izturēt un izdzīvot šo vētru, arī no glābšanas laivām, protams, nebūtu nekāda liela jēga. Bet tajā brīdī, kad tulītās jau jums ir jāpamet kuģis un izstāsta, ka notiks sliktākais, viņš nostājas, šis cilvēks nostājas kuģa priekšā un viņš saka, vētra mierā. Un nākamajā brīdī jūs visi redzat, kā vējš pazūd, mākoņi atkāpjās un okeāns vai jūra ir gluda kā spogulis. Ko jūs padomātu par šādu cilvēku? Un Marka evaņģēlī 4. nodaļā mēs redzam, ka mācekļi piedzīvoja kaut ko ļoti līdzīgu. Viņi atrodas laivā un Jēzus guļ, jo viņš pats viņus tur bija sūtījis. Viņš pats teica, ejiesim un pārcelsimies uz otru pusi, un vētras laikā viņš guļ, viņš atļaujas gulēt, viņš ir miera un paļāvības pilns. Mācekļi viņu pamodina un tad saka viņam, vai tu nebēdā, vai tu nesatraucies, ka mēs aiziesim bojā. Un Jēzus tā vietā, lai teikt, hei, maleči puiši, ka pamodinājāt mani, es laikam biju diezgan noguris un dziļi iemidzis, es jūs tagad izglābšu. Jēzus viņiem pārmet ticības trūkumu. Par ko tad viņiem vajadzēja ticēt un uz ko tad viņiem vajadzēja ticēt? Par to mēs tūlītās parunāsim, bet kas ir interesanti? Un kāpēc Jēzus visdrīzāk sagaidīja no viņiem citu šo te reakciju uz šo vētru? Jo iepriekš Jēzus viņam stāsta šīs līdzības un māca gan visus ļaudis, bet īpaši saviem mācekļiem viņš paskaidroja lietas. Un viņš saka, ka tad, kad šī te vārda sēkla tiek sēta, tad tikai 25% no visiem dzirdētājiem, vismaz šajā konkrētajā līdzībā, nes kaut kādus augļus. Un pārējie nepieder Kristum, pārējie nenes augļus. Un ja mēs nenesam augļus, tad mēs neesam daļa no tā koka. Mēs neesam šie tie auglīgie koki vai auglīgie zari. Bet šoreiz ne par to ir runa, lai gan tas ir arī biedējoša doma, ka tur jau nav runa par pasauli, tur runa par tiem cilvēkiem, kas ikdienas dzird, lasa Bībeli, dzird sludināšanu. Un tikai 25% no šajā stāstā ir tie, kas patiesi kaut kādus augļus nes, un tad pārējie ir pievilti. Bet Jēzus šajā līdzībā viņiem stāstīja, ka šī ir tāda viena no pamatlietām, kuru, ja nesaprot, tad tu neko citu arī nesapratīs, nekādas citas līdzības nesapratīs. Un tad viņš saka, sēj sēklu, un tā sēkla ir Dieva vārds. Tas ir Dieva vārds, kas krīt mūsu sirdīs, krīt mūsu sirds augstnēs. Un viņš viņiem bija teicis, ka kādiem atnāk Sātans un reiz to nozog, jo tā ir ceļmala, kur vienkārši ir tik blīva, tik cieta tā sirds, ka tu nespēji paturēt, tu nespēji saprast to Dieva vārdu. Un tu to nevērtē. Tu dzirdi kaut ko, bet tu to nevērtē, tu to laid gar ausu, un daudz kristieši ir tādi. Un tad viņš saka, vēl kādi citi ir tie, kas krīt uz akmenāja. Tātad tur ir kaut kāda augsne, bet tur apakšā ir ļoti cieta zeme un akmeņi, un tamdēļ arī šīm lietām, šai sēklai nav iespējams iedzīt dziļas saknes cilvēka sirdī. Un tāpēc, tad, kad nāk paceļās saule, tā izskaltē, un tad vēlāk viņš skaidro, ka tās ir ciešanas, ka tie ir pārbaudījumi, ka tās ir vajāšanas, kas ceļas vārda dēļ, un tad daudz cilvēku tikai īsu brīdi ir ticīgi, un pēc tam vēlāk viņš runā par šīs pasaules rūpēm. Un padomāsim par mācekļiem. Acīm redzot, ka Sātans nevarēja nozagt viņiem sēto vārdu, jo viņi bija atstājuši visu, lai sakot Kristum, tad viņi vērtēja to, ko viņš teica. Viņiem arī nebija nekādu laicīgu rūpju vai ambīciju. Tās viņi bija atmetuši, pametot savus biznesu, pametot tās lietas, kur savu to karjeru, viņi bija to visu atdevuši, lai sekot Kristum, atzīstot, ka viņš ir Mesija. Bet tad šī otrā kategorija, un tā acīm redzot bija tā, kas viņiem trāpīja, kur Jēzus bija teicis, ka pirmkārt viņi zināja, ka šajā pasaulē viņiem būs bēdas, bet tad nāca šīs te grūtības, un viņi pazaudēja ticību, viņi pazaudēja paļāvību. Viņi bija ticīgi tikai īsu brīdi, kamēr viss bija labi, kamēr cilvēki par viņiem brīnījās, kamēr cilvēki nāca un saņēma brīnums un dziedināšanas, bet tajā brīdī, kad ir vētra, viņi ir baiļu pārņemti. Kāpēc? Jēzus viņiem to paskaidro tamdēļ, ka viņiem nav ticības. Sacēlās vētra, un viņi pazaudēja ticību, paļāvību. Bet te ir man tas lielais jautājums, ko es gribētu arī ar jums padomāt. Kas tad tā bija par ticību, kas viņiem nebija, un ko Jēzus no viņiem sagaidīja?
Vai tā bija kaut kāda konkrēta ticība, par ko viņiem vajadzēja ticēt? Viņiem vajadzēja ticēt, ka tā vētra norims, vai viņiem tur vajadzēja iet un plātīties un runāt uz viļņiem un uz vētrām, lai tā apstājas. Es nedomāju, ka Jēzus to no viņiem sagaidīja, nekur mums Bībelē nav pavēlēts tādas lietas darīt, vai uzrādīts, ka mums vispār būtu tāda vara runāt un pavēlēt kaut ko laikapstākļiem, stihijām. Tas ir Dieva lauciņš. Dievam ir pilnīga vara, Dievs visu kontrolē. Kas tad bija tā ticība, ko viņi pazaudēja šo pārbaudījumu laikā? Tā nebija ticība par kaut ko specifisku, ko viņi grib, vai kas viņiem ir vajadzīgs tajā brīdī. Tā bija ticība uz Dievu un ticība uz Jēzu Kristu, ko viņš ir sūtījis. Viņi pārstāja paļauties tajā brīdī, lai gan Jēzus viņus ir sūtījis, viņi ir baiļu pilni, tāpēc, ka viņi nepaļaujas uz to, ka Dievs arī šajā brīdī visu kontrolē. Lai gan viņi to nevar saprast, viņi ir pārsteigti, viņi domāja, taču visam bija jābūt saulēn un mierīgi. Sākas vētra, viņi baiļu pārņemt, jo viņi neusticās. Viņi neusticās, ka Dievs arī šajā ir, ka Dievs arī šo var vērst par labu. Un kā mēs redzam un zinām, viņš to izdarīja. Tas bija brīdis, kad mācekļi bija abrīnas pilni, jo tas vairoja viņu ticību pirmkārt, ka šis Jēzus ne vienkārši labs skolotājs, kurš var darīt arī kāds brīnums, bet pats stihijas, pat vēji, pat vētras viņam paklausa. Nu, lūk. Un tātad, kas ir tas, kam mums ir jātic? Vai mums ir jātic par kādām specifiskām lietām? Ja Dievs mums dod ticību, un tas ir Dieva vārdā, mēs to varam darīt. Un Svētais Gars mūs to pamudina. Bet kas ir tā ticība, kurā mums ir jāpastāv arī grūtos laikos? Tā ir ticība un uzticēšanās, ka Dievs valda, ka viņš visu kontrolē, ka viņš ir pilnīgi suverēns, nekas nenotiek bez viņa ziņas. Un otrkārt mums ir jātic tam, kas Jēzus ir. Viņi brīnījās, kas tas tāds, ka vētra viņam paklaus. Tātad kādu no viņiem bija atzinuši. Mēs zinām, Pēters bija atzinis to, ka viņš patiesi ir Mesija, dzīvā Dieva dēls. Viņi bija ticējuši. Bet tas bija brīdis, kad viņi to apšaubīja, jo Jēzus guļ un ar mums notiek kaut kādas grūtas izaicinošas lietas. Kas ir Jēzus? Vai tu esi pilnīgā paļāvībā, pilnīgā ticībā, ka Jēzus patiesi ir dzīvā Dieva dēls, ka viņš ir pats Dievs, kurš kļuvis cilvēks, kurš ieguva vai ienāca fiziskajā telpā kā mazs bērniņš, kā cilvēks, lai nestu pasaules grēkus, vai viņš ir Dievs, kurš radīja visu, caur ko viss ir radies. Ja mēs zinām un esam pārliecināti, ka Dievs to visu ir radījis ar savu vārdu, kāpēc, lai mūs pārsteigtu tas, ka viņš var teikt šīm lietām un tās var paklausīt viņam? Stihijām, dabai, radībai, radītāja balss ir pazīstama. Un jā, tā kā šīta kontekstā vienkārši gribēju iedrošināt, varbūt arī kādu no jums atrodaties tādā izaicinošā laikā, vētras, bēdas pārbaudījuma, un Bībele ļoti daudz jaunajā darbībā mūs runā un brīdina par to, ka mūsu ticība tiks pārbaudīta. Un tas patiesībā ir svētapšanas un ieguvuma process, kura mūsu ticība tiek tīrīta un kļūst šķīsta un kļūst vērtīgāka par iznīcīgo zeltu un tam līdzīgām lietām. Tā kā ja mēs skatāmies uz arī grūtām sezonām, uz grūtiem mirkļiem, kā uz kaut kādu procesu, ko Dievs lieto, lai mūsu ticība tiktu tīrīta, lai mēs varētu mācīties, paļauties uz viņu pilnībā. Nevis 20%, nevis 50%, nevis pa 99%. Ja tu uzticies, ka Kristus ir paņēmis tavu grēku un izciets tavu sodu, un ka viņš valda 99%, tad tu vēl aizvien esi neticībā. Un jāsaka, pazud savos grēkos. Jo vai nu viņš ir Dievs, vai viņš nav Dievs. Vai nu viņš ir tas, kurš valda, vai viņš nav tas, kurš valda. Vai nu viņš ir tavs kungs, vai viņš nav tavs kungs. Un ja viņš ir Dievs, tad jā, viņš var darīt visu šīs lietas. Un tad, kad mēs viņu godājam, tad, kad mēs viņu atzīstam par to, kas viņš ir, mēs nekādī nevaram ietekmēt to, kas viņš ir. Mēs vienkārši varam atzīt, padoties viņam. Tad mēs esam un kļūstam par šo labo augsni, kura nes augļus, kura netiks nocirsta, kura netiek iemesta degošajā ugunī. Jo tas ir viņa vārds mūsos, kas tiek sēts, ko mēs vienkārši godājam un vērtējam. Un tad tas vārds mūsos kā sēkla aug un kļūst par Dieva valstību, kas piepild mūsu pašu dzīves un nes svētību cilvēkiem mums līdzās. Esiet svētīti!